šis būs ģenerālais lasījums mežāža zīmju pārstāvjiem. Šis nav personīgais lasījums, tas nozīmē to, ka ne viss ar tevi rezonēsies, tāpēc ļoti svarīgi ir noskatīties arī pēc tam sava mēneša un ascendenta zīmju video, lai iegūtu plašāku priekšstatu par to, kas jūs sagaida oktobra mēnesī. Un šodien mēs skatīsimies mežāži, kāda enerģija ir šajā brīdī, izaicinājums, tava iespēja, attiecības, darbs, kas tev ir jāatlaiž, negaidīti tas, ko tu neredzi, uz ko jāliek fokus un padoms. Ko tarot kārtis stāsta, prognozē oktobra mēnesī, ko gaidīt mežāžiem. Pašreiz šajā brīdī zobena pārš. Ja? Tavi plāni, tavi darbi, to, ko tu esi izdomājis panākt, realizēt, tad tagad varētu būt, ka tu pievērsies vairāk pie tā, ka tu varētu sākt darīt. Un ar šo kārti ir interesanti tas, ka viņš meklē veidus un iespējas, kā uzmanīgi un piesardzīgi veidot savu dzīvi, savu dienu, tādā veidā, lai nekas netraucētu viņām sasniegt šos vēlamos rezultātus. Un kausa apakšā mums ir kausa piecinieks, un tas stāsta par to, ka jā, noteikti varbūt šobrīd ir mazliet kaut kāda nožēla, kaut kāds aizvainojums pret cilvēkiem, lietām vai kaut ko, kas ir bišķiņ izdarījis jums ne tā, kā gribētos. Tāpēc tagad oktobrī šis pārdarījums vai šīs lietas, kurus jūs esat jau pārdzīvojuši, dos jums motivāciju un iespēju virzīties tālāk un saprast to, ka jums ir šeit vēl 2 kausi, kas ir pilni, ja? Kad, ja jūs skatāties to, kas jau ir jau pagājis, jūs neredzat to, kas jums ir šajā brīdī. Un, redzat, 3 kausi izlieti, un šis cilvēks skatās uz tiem 3 kausiem, visums piedāvā tev iespēju virzīties tālāk, iet uz priekšu, atstāt pagātni aiz muguras. Un tagad tev ir, oktobrī nāksies varbūt ieskatīties dziļāk savās emocijās un saprast, kas ir tas, kādas iespējas tev tiek piedāvātas, lai varētu iet tālāk. Ja? Noteikti beigas, kaut kam tiks pielikts punkts, vai attiecībām, draudzībām, jebkam, kas tavā dzīvē, vairs nav vajadzīgs un svarīgs. Atbrīvošanās, tātad pieņemt lēmumu, virzīties uz priekšu ar pārliecību un gribas spēku, virzīties prom no situācijām, kuras vairs jums nekādīgi nesniedz nekādu labumu. Ja? Tāpēc arī šajā brīdī mēs skaidri sākam apzināties un būt piesardzīgi, kas mums ir apkārt, vai es varu uzticēties, vai es varu stāstīt kādam kaut ko. Tagad šajā brīdī jūsu uzticība, ir sagrauta. Paskatieties, duns un mugurā, jā. Noteikti kāda daļa no jums vai tika nodota, vai tiešām kaut kas, kas jums, vispār nepatika, ka šādi kāds varēja izrīkoties un reāli jūs tā aizskart, bet tāpēc mēs bācamies, saprotam, ko mums šī situācija ir iedavusi un ejam tālāk.
izaicinājums. Jā, paskatieties, kamēr šeit ir visas šīs beigas un duncis mugurā, tavs izaicinājums ir jauna mīlestība, atkal no jauna priecāties, saņemt emocijas, atrast labās lietas, paļauties, piepildīt savu sirdi ar tiešām optimismu, ar pavisam kaut ko jaunu, emocionāli pacelājoši. Un šis ir izaicinājums. Izaicinājums spēt. Redzat, kā šis kauss tiek dots no debesīm. Reku izaicinājums. Sazīmējās viss kopā. Nu, vot. Tātad līdz ar to izaicinājums ir pieņemt mīlestību no cilvēkiem, kas grib to sniegt, pieņemt iespējas, pieņemt lietas, kas jūs emocionāli paceļ, atbalsta un atļauties šai mīlestībai, šai uzticībai. Nu, tāpēc tas arī ir izaicinājums. Vai tu varēsi to izdarīt, vai nevarēsi. Vai mēs skatīsimies uz pagātni, uz pārdarījumiem, vai arī varēsim. Kādam no jums varbūt, kāds mēģinās prasīs otru iespēju, un tad jūsu rokās ir vai piedot šim cilvēkam, vai arī tomēr nē. Iespēja, zobenu devītnieks, nožēla, pārdzīvojumi, negulētas naktis, bezmiegs, stress, jā, ļoti, jā, kāds noteikti jums vai nu patiesība nāks gaismā. Jūsu iespēja būs uzzināt, kas notiek, un jūs tiešām uzzināsiet un sapratīsiet kaut ko. Saistībā ar emocijām, saistībā ar uzticēšanos. Esiet piesardzīgi, kādi cilvēki jums ir apkārt, kādas jums ir emocijas esot uz to cilvēku klātbūtnē. Ļoti interesanti. Wow. Labi, skatīsimies, kas jums ir attiecībās. Zobenu dūzes. Jums ir jau 2 dūži, tiešām emocionāls un mentāls sākums. Nu, tiešām tāda skaidrība, tāda vēlme sakārtot visu, un kāda daļa no jums tiešām gribēs noskaidrot, vai attiecībās viss ir kārtībā. Izrunāt kaut kādas lietas, kas ir sasāpējušās, būt atklātiem, pastāstīt par to, kā mēs patiesībā jūtamies. Nu, ot, un tad attiecībās tiešām sarunas, skaidrība un vēlme atrast un meklēt kopsaucēju, kā tālāk rīkoties, ko tālāk darīt. Nu, šeit interesanti. Darbā zobenu trīnieks. Nu, darbā problēmas, jā, kaut kas nepatīk, kaut kas mums nelīdz galam iepriecina. 1, 2, 3, 4 zobeni. Nu, mežāži oktobrī ļoti daudz emocionāli, savās domās, kā rīkoties, ko darīt tālāk, kādus lēmumus pieņemt. Nu, jā, darbā. Kas ir jāatlaiž? Mēnesis. Nedrošība, neuzticēšanās, bailes, neziņa. Par kaut ko jūs noteikti uztraucaties, par kaut ko jūs tiešām raizēties un pārdzīvojat, bet tavs izaicinājums ir saprast, ka nekas nav tik slikti, kā tev liekas.
kā es visiem saku, ja kaut kas negāja tā, kā tu to gribēji, tas notika ar iemeslu, lai tu spētu kaut ko no tā iegūt, lai tu spētu mācīties. Nu, būs situācija noteikti, kas tev neapmierinās, ka tev zudīs motivācija, tu negribēsi iet uz priekšu, tu negribēsi turpināt, bet šīs beigas, viņas ir neizbēgamas. Un ļoti labi skaidri zini, kas notiek tavā dzīvē un uz kuru pusi tu ej, kāds ir tavs virziens, kāds ir tavs šis mērķis, kuru tu gribi iegūt. Un ļoti, ļoti emocionāli un mentāli piepildīts būs oktobrs viennozīmīgi. Negaidītā enerģija, ko tu neredzi, priesteriene. Tas, ko tu neredzi, ļoti interesanti, jo priesteriene ir noslēpums, iekšējā zināšana un uzticēšanās, paļaušanās uz augstākiem spēkiem. Ja? Viņai ir zināšanas un vēlme meklēt atbildes sevi un paļauties uz savu intuīciju. Ja? Tic man, tava intuīcija pateiks tev priekšā, un par cik tavs izaicinājums ir kausu dūzis, tas nozīmē to, ka tavs izaicinājums ir uzticēties un kultivēt šīs emocijas, lai tavs prāts, teiksim tā, negūst virsroku, bet tu atrodi tiešām balansu, jo šeit tev kārtīs ir daudz zobeni, kas runā par prātu, un kavas apakšā mums šeit ir emocijas. Kaut kas tev rada nepiepildījuma sajūtu un ne to, ko tu vēlētos, bet tas nebūtu. Visam ir savs plāns. Visam ir savs plāns. Uz ko fokusēties? Uz pozitīvām emocijām. Zīmes no augšas. Harmonija. Stabilitāte, kādam no jums ģimene, ja? Meklēt laiku ar sev tuvajiem, mīļajiem cilvēkiem un baudīt laiku, būt pacelātiem un tiešām mēģināt paļauties uz savām emocijām un būt vairāk pozitīviem. Un kāds ir jūsu padoms? Saules kārts, optimisms, enerģija, prieks, vitalitāte, panākumi, gandarījums. Tavs padoms ir saglabāt pozitīvismu, mērķi, ideju, nolikt sev priekšā un pēc tā virzīties uz priekšu. Jo nekas neapstājas, viss iet uz priekšu. Tā kā, jā, oktobrī noteikti kaut kas zemapziņā, jo šīs ir intuīcijas kārtas, ļoti, ļoti intuitīvas kārtas. Tava intuīcija, tava zemapziņa grib kaut ko pateikt, un šie pārdzīvojumi, par ko tu uztraucies, par ko tu streso vai kas tevi satrauc, nav tik slikti, kā liekas. Tev ir vajadzīgs gribas spēks un vēlme pabeigt, pielikt punktu lietām, kuras tev vairs nesniedz prieku, kas tev nesniedz gandarījumu. Ja? Vai tas ir darbs, vai tas ir attiecības, draugi, vietas, lietas, cilvēki, vienalga. Tev ir jāapzinās, kas tevi nepiepilda šajā dzīvē, kas tev liek skatīties uz leju. Tam jāpieliek ir punkts. Lai mēs domājam par pozitīvajām, labajām, harmoniskajām lietām, visu pārējo. Fantastiski. Fantastiski. Protams, ka nāks sliktās domas. Protams, ka nāksies šaubīties par to, vai mēs esam izdarījuši pareizās izvēles, bet tieši mēs jāpaļaujās liktenim, jāuzticās, ka viss notiek tā, kā tiem ir jānotiek, un
lai tev ir brīnišķīgs oktobris, esi pozitīvs, nebaidies, uzticies, paļaujies, ņem savu zobenu rokās, cirt visus nevajadzīgos krūmus nost, stādi jaunas ābeles un laisti ar savu nodomu, ar savām pozitīvām emocijām un nebaidies spērt soļus savu mērķu virzienā un censties vairāk atgūt šo emocionālo un mentālo balansu. Jā, paldies, lai tev ir brīnišķīgs oktobris un atā!